jo tu esi tuvāk pirmajai rindai, jo tu esi tuvāk altārim, jo vairāk svaidījumu. Pasaka noslēpumu šodien. Tev vajag svaidījumu? Kam vajag svaidījumu? Pacel roku, kam vajag svaidījumu? Nu jā, aizmugurē sēž, viņi jau neceļ rokas, viņiem nevajag. Nu labi, lai jau nu paliek. Ai, jau skatās uz mani pārmetoši, es sapratu, jā, sapratu. Piebremzēju. Šodien, atvainā, man tāds stāvoklis, es tāds pus pa debesīm, pus pa zemi. Gribu pateikt jauniešiem, paldies par lūkšanām, tiešām jauniešu grupā. Es pilnīgi ar visu to, ka fiziski vēl tā, bet garā es vienkārši, saka, lidoju, man ir iekšā spēks. Vakar likās, es knapi pa kāpnēm varēju uziet vispār. Knapi uziet reāli. Spēka nav vienkārši kājās. Šodien viss ir atkal Džimī, zirgā, kā saka, kā Sandra saka. Bija no zirga nost, nu ir atkal zirgā. Slavu Dievam. Un latviešiem ir tāds sakāmvārds. Tie paši vēži, tikai citā kulītē. Esi dzirdējis? Es dzirdējis, jā. Un tas nācis no tautas, no ikdienas tās dzīves pieredzes un tiek lietots, lai aprakstītu situācijā, kurā šodien bieži vien tādās mūsdienu situācijās faktiski arī nemainās. Tieši tāpat tas viss notiek. Tikai mainīts izskats, jeb iepakojums, bet būtība nemainījās. Tie paši vēži, tikai citā kulītē. Un sakamvārda tā izcelsmes nozīme, ja, tas no tautas dzīves saknēm nāk laukos cilvēki, kad zvejoja vēžus. Viņi nesa tos vēžus saldumu kulītēs. Un tā, ka viņi tirgū nevarēja pārdot, tad viņi nomainīja kulītes, ielika kulītēs citās smugākās varbūt, un tad viņi domāja tā, nu tagad nopirks noteikti. Bet atnāc cilvēks skatās, tie paši vēži, tikai citā kulītē, un tā tas teiciens ir izveidojies. Bet viņš īstenībā ir tāda liela tautas gudrība tanī iekšā. Tāpēc, kā pārnesot uz kaut kurien citurien to saturu, tu it kā gribi radīt nozīmi. Tas ir tā, it kā mēs tagad draudzamies pārtaptu kaut kādā jaunā kristīgais centrs, teiksim. Nozīme kāda kristīgais centrs. Nākiet visi pie mums. Bet saturs te nemainās. Saturs te tas pats. Tie paši vēži citā kulītē tikai. Tā kā draudze ir draudze un draudzē jābūt pa draudzi. Un vēlāk sāka lietot politikā šo izteicienu. Arī šodien, starp citu, visas tās partijas, kas ir tā skaitā Latvija pirmajā vietā, tie paši vēži, tikai citā kuļītē. Ja? Mēs viņus visus pazīstam, zinām, ko viņi māk, ko viņi darbojās, kā viņi darbojās. Un, tāpat kā arī šodien mēs pa Trumpu skatāmies, ja, kā runā daudz, ļoti daudz runā. Kaut ko jau dara arī, paldies Dievam, bet runā, ja es nebūtu, ja manis nebūtu, ja es tanī laikā būtu, es tanī laikā nebiju, un tāpēc tas bija, un ja es būtu bijis, tad tas nebūtu, ziniet, derdzels vienkārši uz to visu skatīties. Kaut gan, lai Dievs svētī, un pat caur tādu cilvēku, lai Dievs palīdz Amerikai, ko viņš var palīdzēt, un lai viss virzās uz priekšu. Bet ko tas nozīmē politikā, ja? Daugavpils tāds bija. Arī tas pats vēzis, tikai citā kuļītē toreiz bija. Tā bija Interfronta sākumā, pēc tam viņi bija, es neatceros, vai tur saskaņa, vai viss šodien arī starp citu, viss tur tā saskaņa, viss tas pats, viss tie paši vēži atkal. Un toreiz arī Daugavpils pats viņš saka par Latvijas ceļu, pēc tam par jauno laiku, par visu kaut ko viņš saka, tie jau tie paši vēži, tikai citā kuļītē, politiskajā partija nomaina nosaukumu, pāris saukļus tur un turpina, bet saturs te tas pats. Ko jūs gaidat, paklaus? Ko jūs gaidat no viņiem? Ko jūs gaidat no šīm partijām, kas ir viss tas pats? Gadiem, kas ir bijis tas pats, viss ir tas pats. Nekas jauns nav un nenāk. Tiešām jāceļās kaut kādam jaunam spēkam. Tas pa politiku, bet šodien ne pa politiku. Politika šķeļot draudzē. Citi svīst un nevar pieņemt to, ko mācītājs saka. Tas ir tikai mans viedoklis. Man nedrīkst būt viedoklis. Es drīkstu domāt, kā es gribu. Es tādu nedalos ar Dievu vārdu, es izsaku savu viedokli varbūt. Kāda starpība? Es varu izteikt viedokli pa kurpēm, pa automašīnām. Tev varbūt patīk Moskvičam, man nepatīk. Varbūt tev patīk Mercedesam, man patīk Moskvičs. Kāda starpība, jā. Tā ka tā, un nozīme mūsdienu valodā tad izmanto, kā raksturot to situāciju, kas šķietam, ka ir kaut kas jauns, bet tas ir tas pats. Tas ir tas pats. Un mēs, kristieši, mēs nevaram ļaut, mums jāredz cauri, pasaka cauri. Mums jāredz tālāk.
Mums ir kā rentgenam jāredz cauri, kas tas īsti ir. Tāpēc mums Dievs devis smadzenes gudrību, lai mēs saprastu to. Un ziniet, labi, ja politikā, bet paklau kristīgajā sfērā notiek tieši tas pats. Tieši tas pats. Tātad nākošais punkts, ko es varētu piezīmēt tā, sargiet ganāmpulku no laupītājiem. Draudzēs tā īstenībā ir ļoti liela problēma, par ko es šodien runāšu. Tas ir ļoti svarīgi, un es gribētu, ka jūs savās mājas grupās to pārunājat, un pārunājat to tādā veidā, lai tas iesakņotos, ka jūs saprastu, ka jūs ieraudzītu un saprastu, kas ir tās lietas, caur kurām Sātans strādā, kā velns strādā. Un tātad sargiet ganāmpulku. Ja. Dieva ieceltais kārtības princips, viņš ir draudzē. Nevis kaut kādās starpu konfesionālās modernajās kustībās šodien, bet draudzē. Dievs radīja draudzi. Draudzi, lai viņi nest evaņģēliju, viņai ir sava struktūra, viņai ir sava kārtība, iecelta kalpotāja, Dievs ieliek viņus. Ir izveidojusies struktūra, kur Dievs ir veidojis. Un tā ir draudze. Katrā pilsētā faktiski būtu jābūt vienai draudzē. Mūsu šķelšanās, kur 3 latvieši, tur ir 5 partijas mūsu šķelšanās dēļ, mums ir ļoti daudz šo kustību. Bet mums tam nav jāpievērš uzmanība. Ja Dievs mums ir kaut ko devis, mums jāiet uz priekšu ar to, ko mums Dievs ir devis, un mēs par to atbildam. Par ko es šodien atbildu kā mācītājs? Atvaino, ne par Ilmāru draudzi, ne par vietu, ne par zemvietu, ne par virsvietu, ne par debesīm, ne vēl kaut ko citu. Es atbildu par savu draudzi, par cilvēkiem, kas ir šajā draudzē, un man tas ir svarīgi. Un kā gans es parasti redzu un skatos uz lietām diezgan kritiski, kad nāk no ārienes kaut kādu un mēģina atstāt iespaidu un ietekmēt cilvēkus. Ja. 1. Korintieši 12:8, bet Dievs ir nolicis katru locekļu no tiem, miesā, kā viņš to ir gribējis. Tātad ticīgais tiek garīgi dzemdināts notiek tā draudzē. Dieva griba nav, ka viņš tiek izrauts no tā ārā. Es te gribu uzreiz piezīmēt, nejūtiet diskomfortu cilvēki, kas ir kādreiz atnākuši no kaut kādām citām draudzēm. Nav problēma, absolūti nav nekāda problēma. Bet es tagad te runāju par tādu principu, ja var būt visādi, kaut kādas situācijas var būt dzīvē. Kaut ko vairāk slāpst, vairāk gribi kaut ko, bet Dievs ir paredzējis tomēr draudzi. Draudzi ir vieta, kur notiek izaugsme, klausies, izaugsme, disciplīna, vadība un garīga aprūpe. Vēlreiz. Draudze ir vieta, kur notiek izaugsme, disciplīna, vadība un garīga aprūpe. Šīs ļoti svarīgas lietas. Bez tā kristietis neaug. Izrauj vienu ārā, izrauj izaugsmi. Mēs te visi būsim tā kā lohipēdējie, ja? Reliģijos kaut ko muldēsim. Izrauj ārā no visu šitā disciplīna. Te būs hais vispār, te nevarēs saprast. Visi priekšnieki, neviens nezin, ko kā vadīt. Zvaigznes te stāvēs uz skatuves un gorīsies. Bardaks būs vienkārši, kad nav disciplīnas. Kad mēs runājam par disciplīnu, mēs kaut kādā veidā runājam tā, lai tas veidotu, lai tas cilvēkus celtu un lai viņi rīkotos pareizi. Ja? Vadība. Ja nav vadības, kur nav vadības, tur tautiet bojā. Kur nav atklāsmes, garīgas vadības, tur tautiet bojā. Mūsu draudzē ir atklāsmes. Pašas tās atklāsmes. Vai tu saņem to atklāsmi par to, ka mēs esam Jēzu Kristu pie Dieva labās rokas un varas ir zem mums? Es to saņemu 2000. gadā. Un šī atklāsme ir balstīta mūsu virzība bijusi. Viss tā ir Dieva atklāsme. Es nekad nebūtu šeit, ja es to nebūtu paņēmis savā dzīvē par tādu garīgu vadību. Ja, kas ir vadība? Tā ir arī vadība. Un garīgā aprūpe. Kas ir draudz bez garīgās aprūpes? Tie ir invalīdi. Tie cilvēki, kuri netiek vaļā no savām vecajām lietām un negrib vai nevar. Dieva klātbūtne draudzē tā ir tieši tā vieta, kas ar spēku maina cilvēku. Un nav teiks, ka mēs esam pilnībā šodien, bet mums uz to jātiecās, jāiet, jāpilnveidojas, tanī jāaug, tanī, lai cilvēki reāli saņem brīvību, lai cilvēki reāli aizdegās priekš Dieva, gatavi kalpot Dievam, lai būtu brīvi. Ziniet, nevar tad jau mājas grupas vadītājs vai mācītājs tikai, tu vispār muticiet un davai, uz lūkšanām, davai, viss. Tas ir vienkārši, bet tā jau tas nenotiek. Tā tas nenotiek. Tas iekšējais darbs. Slikts mācītājs dara tā, ka viņš zvetē vienkārši pienes vainas apziņu un tad visu nabadzīņu nāk.
Bet īsts mājas grupas vadītājs un draudzes vadītājs ir tas, kurš tas darbs ir rūpīgāks, tas nāk caur iekšienu. Tu pamudini, iedvesmo, garā, no dievkalpojumiem tas izskan, no runām tas izskan. Tu garā lūdz, gars cilvēkam pieskarās, ja, un tā augšana notiek. Un ja nav tas īstenībā, tad tas ir bēdīgi, tad ļoti svarīgi, tad ļoti bēdīgi. Tas ir, tad draudze neaug, viņi stāv uz vietas. Ja. Tā kā tā, Dievs darbojas caur vietējo draudzi. Atkal, apkārt, Dievs darbojas caur vietējo draudzi. Kas ir vietējā draudze? Atkal, atceries lūdzu, vietējā draudze ir šī struktūra, kur ir gans, kur ir draudzē diakoni, kur ir tauta, kur aug un tauta pēc tam kalpo ārā. Tas nenozīmē, ka tev jākļūst visiem pa slavētājiem, visiem pa sludinātājiem šeit pie kafēdras, visiem pa virtuves strādniekiem, visiem jākļūst vēl pa kaut ko. Jā, mēs kaut ko darām, katrs periodiski pieslēdzamies, bet visus mēs tiekam sagatavoti. Kristus dižarumu pilnības mēram, lai izietu ārā un demonstrētu Kristu. Vai mēs šodien esam sasnieguši gala rezultātu un esam pilnīgā pieauguši? Mēs augam, un tas ir, nav vietas kritikai, nav vietas tiesāšanai. Mēs augam. Ja tu gribi tiesāt tad kādu un rāda pirkstu, jā, viņiem nav tur dziedināšana vai vēl kaut kas paskaties, tad veseli 3 pirksti vai pat 4 tev rāda uz tev pašu. Tev viņi nav. Tu esi draudz. Tu sāc tad. Ko tu pārmet, ko tu kasies. Tas nav pareizi. Un tādā veidā mēs augam un kļūstam pa instrumentu pasaulē, lai tiešām varētu, vai mēs neilgojamies pēc tiem brīnumiem, ilgojamies. Mēs gribam, lai mūsu lūkšanas notiek brīnumiem momentāli. Es sapņoju par to dienu, kad mēs pieaugsim un ar Dievu staigāsim tādā pilnībā, ka momentāli notiks lietas. Momentāli izaugs rokas, izaugs kājas, izaugs orgāni, uzreiz uzradīsies iekšienē. Mati uzaugs, teiksim. Iedomājies, ja mācītājs stāv sludina un tikai un viss un mešs uz galvas. Ja? Interesanti būtu. Tad gan uz šito draudzi nāk noteikti cilvēki paskatīties, kas tas ir tāds, kā uz galvas aug. Mati tādā ātrumā un tādā tempā. Tātad Dievs neapiet draudzi, lai es darbotos pasaulē. Viņš neapiet draudzi, paklau atcerieties lūdzu to. Draudzi ir tas instruments, ar ko viņš darbojās, viņš neapiet to. Sauls ir Pāvils saucamais. Viņš negāja, kad viņi izsūtīja sludināt evaņģēliju. Viņš neteica, es tagad aiziešu uz to draudzi, un viņas visas būs zem manis. Es nodibināšu kristīgo centru, un tagad man būs Āzijā kristīgais centrs. Un visi, viņš gāja sludinā. Lūk, ko dara draudze. Atceries, lūdzu, draudze sludina. Draudze ceļ citas draudzes. Nevis draudze izkrāp cilvēkus no citām draudzēm, bet draudze sludina, lai cilvēki atgrieztos un lai veidotos draudze. Draudze neveidojas tā, ka mēs tagad uz Sabīli aizbrauksim un savāksim visus baptistus, luterāņus, ķipa mums vairāk dzīvību. Mēs tur atnākam, pamanipulējam ar viņiem vairāk dzīvību un viss tagad nāks pie mums. Kas nāk? Tie paši vēži, citā kulītē tikai. Tie paši Dievu bērni, tie paši ticīgie, tikai citā kulītē. Tas ir nonsens, to darīt nedrīkst, un mēs to nekad nedarīsim. Ja kāds cilvēks atnāk, nevien taču prom nedzina, nāk, grib, lai nāk, bet mēs nekad nedrīkstam manipulēt, nekad mēs nedrīkstam būt tāda runa, nāc pie mums jau tur. Tā ir burvestība. Atcerieties, brāļi, māsas, tā ir burvestība. To apbur cilvēkus. Simeons reiz apbūra ar savām burvestībām, apstulboja tautu apkārt, bija tāds. Atceries? Ka viņš prasīja, lai to dāvanu viņam arī ir, ka viņš uzliek rokas un arī citi lūdzu mēlēs. Un viņš teica, ka kaut tu pazust ar visu savu to. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam motīvs nav pareizs. Motīvs ir, lai atgriezt. Motīvs nav, lai visus ticīgos sapulcinātu ap sevi. Es esmu tagad pats labākais. Motīvs ir, lai atgrieztu cilvēkus. Un kad mums viss ir pareizi mūsu dzīvē, tad draudz augs, viss arī būs pareizi. Jo tu saņem to, pēc kā tu dzenies, pēc kā tu virzies. Cilvēki tātad, kas tie pa cilvēkiem īstenībā, kas šādā veidā piesaista? Kas atnāk un saka tā, man Dievs ir teicis, mana darbība, ja man Dievs aicina darboties starp konfesionāli, starp visiem ticīgajiem. Kas tas ir? Tu gribi vienkārši piesaistīt citu resursu. Tu gribi nozagt to, kas nav tavs. Tu gāji uz ielas strādāji, tu gāji pie viņiem uz mājām, tu lūdz pa viņiem. Tu gavēji pa viņiem, tev ir svarīgi, lai viņi izaug, lai viņi uzceļās, lai viņi atbrīvojās, lai viņi pieaug Kristū. Nē, tev ir svarīgi sapulcināt ap sevi
Visa centrā esmu es. Un tad cilvēki nāk, wow, tas ir tas lielais Dieva spēks. Tādiem cilvēkiem bieži vien ļoti patīk, ka pa viņiem saka, kāda lūkšana, tā lūdz, pilnīgi asaras tek. Viņiem patīk tas, ka viņiem teica glaimus. Tas ir viltus. Iekšējā stāja ir nepareizi. Tas ir briesmīgi. Mums nav jāzog citu avis. Mums jāiet pašiem savus meklēt. Sludināt evaņģēliju, lai mums ir savas avis. Ja? Un šie cilvēki apustuļu darbos ir teiks 20, 29. Jo es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks neganti vilki. Un no pašu vidus celsies vīri, kas runās sagrozītas lietas, lai aizrautu mācekļus. Kur? Sev līdzi. Tu dzirdi? Esi gudrs. Esi ar rentgena acīm, ka tu redzi cauri. Ka tev mēģina apvārdot. Oi, tur tāda kustība. Oi, tu zini, mums tur redzi cauri. Tevi grib aizraut sev līdzi. Kas notiks tālāk? Tā vienkārši. Jo lielāks sekotāju pulks būs no citām draudzēm, jo lielāk būs naudas ienākumi. Jo lielāk būs popularitāte kaut kur. Un šādā veidā šīs visāda veida starp konfesionālās kustības, kas veidojās, viņas jau veidojās ar vienu mērķi vienkārši. Nozogt draudzē resursus, tur, kur citi ir strādājuši, un pievāc viņus sev vienkārši. Viss. Un sliktākā gadījumā cilvēki, protams, aiziet uz tādu. Ziniet, Latvijā tas ir, es nezinu, tu skaties un tu domā vienkārši, viens pret vienu, laikam. Jaunajā paaudzē mācītājs tur ielēda vienu, viņš gribēja sev pa palīgu viņu uztaisīt. Viņš kādu laiku bija tiešām arī ļoti tuvu. Šodien no Alekseja draudzes, es nezinu, cik procentos grūti pateikt, bet daudzas sejas, ko es redzēju Alekseja draudzē, tas ir tur pie tiem supergarīgajiem. Viņš ir tur. Un arī mums tāpat šeit viens otrs atbrauc un grib šitādā veidā pievilt, piemānīt. Viņiem mērķi citi, mums jāredz tas. Nekur neviens par tevi tā nerūpēsies un nebūs tā, nesāpēs tas, ka tu būsi grūtībā, kā tavā draudzē, kur tev ir gans, kur tev ir mājasgrupu vadītāji, kur tev ir kontakti, kur tev ir draugi. Tad, kad tu kritīs, kas tev pacels, tu būsi svarīgs tur ārpusē kādam. Kā tu pārstāvs maksāt 10. tiesu un dot ziedojumus, tu vairs nebūsi svarīgs. Tā tās lietas notiek, tāpēc, ka motīvi nav pareizi. Viņi izmanto svešu darbu un svešus resursus. Tā vietā, lai evaņģelizētu pazudušo, viņi vienkārši sapulcina. Kā aizsargāt draudzi no šādas ietekmes? Kā aizsargāt? Dievs taču visus mīl, ir jāmīl arī tādi cilvēki. Lai viņi bradā mūsu vidū, lai viņi nāk, dosim viņiem tribīni. Tā cilvēks viņam gribās pasludināt vārdu. Samaksāsim vēl naudiņu, kā 200 eiro vai pa sludināšanu. Un tā sludināšanas laikā tas cilvēks kā pēdējais nelietis. Pasaka, man ir kustība, man ir plāns, pievienojieties man, kurš grib pēc tam. Viņš izmanto šīs draudzes platformu un pat nedomā par to, pat nav pienācis pie manis paprasīs, vai es drīkstu to darīt. Aivars Niezīts nekad tā nedarīs. Tāpēc, ka viņš zina un saprot lietas. Un es sēdēju toreiz, es klausīju, un es domāju, es biju uz robežas celties un apstādināt neģēlību. Tā ir pēdējā neģēlība. Ja? Varbūt tu pievienosies manam redzējumam, mūsu draudzes redzējumam. Mums ir labāks nekā tavējais. Tu kāds draudz no citām draudzēm cilvēkus. Mēs plānojam iet pilsētā un ieņemt pilsētas kādā veidā. Ne jau baptistus vai luterāņus vai katoļus sapulcināt. Glābt pazudušos. Glābt tos, kas ir pazuduši, kuri nav izglābušies. Tā, ka slavu Dievam. Un mācieties tātad draudz atpazīt pēc augļiem. Kas ir augļi? Kas ir auglis cilvēka dzīvē? Kā tu domā? Tas, ka viņš smaida ienāk pa durvīm. Tas, ka glaimīgas laipnas vārdus tev runā. Tu tāds tūs manai sirdī. Tev tie vārdi vispār neko nenozīmē. Parādi to darbos, parādi, ko tu dari, kā tas izpaužās. Ja tu esi tik svarīgs cilvēkam, ja tev cilvēks, pareizāk sakot, ir tik svarīgs, cik tas pavadīs laiku pa viņu lūkšanā, cik tu gavēji pa viņu, cik tu raudāji Dievu priekšā un prasīji, lai viņam atrisinās problēmas. Lūk, tā ir tā patiesā pareizā sirds. Un tā aug draudzē. Mēs šīs lietas nedarīsim. Mājas grupās visur, tad mēs neaugsim. Dievam jau nav ko iedot, viņš nevar iedot to. Un
Viņš saka, sargieties, Mateja 7.15, sargieties no viltus praviešiem, jo pēc viņa augļiem to būs pazīt. Augļi ir, ja cilvēkam ir auglis atzinība, viņa auglis, viņš meklē atzinību. Ja cilvēkam viņa auglis ir, ka viņš meklē to, lai viņam piepulcinātos no visa apkuriena, no Jezabeles gars tā dara. Viņš draudzē ienāk, veido draudzē. Tu zini tādu jēdzienu, draudzē. Tu skaties draudzē pēkšņi, vienu dienu mācītājs atklāja, ka tur ir viens līderis, kas ir sapulcinājis ap sevi visus, draudzē. Uzmanieties no šitā, redziet cauri tam. Tev ir jābūt, mums ir mājas grupu vadītāji, kur katrs ir savā vietā. Un neviens nav augstāks pa otru. Mēs visam staigājam Dievu priekšā. Un tu atbildēsi pa tām avīm, kas tev ir piešķirts, kas tev ir iedots. Tu pa viņām atbildēsi. Ja viņam problēmas, kad atnāks Jēzus priekšā, Jēzus teiks, ko tu darīji ar to? Atskaities man tagad, ko tu darīji ar šīm avīm? Kā rīkoties ar šādiem cilvēkiem? Tātad tie ir jāapstādina un jānorobežojās. Tie ir jāapstādina un jānorobežojās. Es pat domāju, ka var gadīties, ka kādu dienu arī mūsu draudzes dzīvē kaut kur, kaut kādās sfērās var atklāties šādi cilvēki, ka tu redz, ka viņu motivācija ir nepareiza. Ko es darīšu? Es apstādināšu. Un lai tev nav jautājumu, kad kādreiz cilvēki tiek apstādināti un atstādināti, kāpēc? Vienmēr visam ir. Tāpēc, ka visam ir motīvs kaut kāds, visam ir iemesli kaut kādi. Kāpēc mēs saucamo mājas grupas vadītāju apturējām un noturējām? Tāpēc, ka motīvi bija nepareizi. Tāpēc, ka bija svarīgi parādīt sevi, pulcināt ap sevi kaut kur. Brauc pa pasauli. Āfrikā nezinu, kas tu esi. Āfrikā neviens nezina, ka tev 5 vīri, neviens nezina, ka tu kā buldozers esi citu dzīves salauzis. Tur neviens nezina. Tur tikai pamanipulē mazliet un cipa garīga atmosfēra. Bet kāda ir augļi tā cilvēka dzīvē? Kas aiz viņu paliek? Vai paliek lauskas, vai paliek dēļu gabals sabraukti, salauzti cilvēki, ka cilvēku vairs redzēt negrib? Vai paliek tiešām saremontētas dzīves? Un, mīļie, nebūsim stulbi vienkārši paklaut, es gribu pateikt. Viss taču ir tik ļoti vienkārši īstenībā. Kad tu redzi, kad ir labs tētis mājā vai laba mamma, tu redzi, ka viņš no sirds rūpējas par bērniem. Labs tētis nav tas, kurš sēž krogā un saka, kā es mīlu savus bērnus. Iedzersim pa maniem bērniem, jā. Kā es viņus mīlu. Un rauda, lej krokodīla asaras. Tāpēc, ka nevar būt bērniem tik tuvu, lai viņiem palīdzētu. Tu paskaties un tu saki, tas ir muļķis, viņš nav normāls. Tev ir svarīgi, lai tas tēvs ir tāds, kurš rūpējās, kuram tiešām ir rūpes, mīlestība, kurš auklē tos bērnus, kā uz rokām nesā tad, kad viņi nevar paiet. Slavu Dievam. Tā tad apturēt. Izturēties ar mīlestību, bet stingri. Nevajag uzreiz krist krāgā, laust rokas aiz muguras, spērt pa vēderu, vai vēl kaut ko tur darīt viņam. Nē, ar mīlestību, bet stingri. Vārds nē, arī ir nē. Tātad, ja cilvēks negrib laboties, saprot, es tā runāju par tām kustībām, kas notiek Latvijā, mums visapkārt, ko mēs redzam, un es pat dzirdu tādu, mani Dievs vada celt starp konfesijām tur veidot. Tad tu savu draudzu uzcel. Satais tur līderus 50, lai katram mājas grupa 10 cilvēki. Būs jau 500 cilvēki, tev nevajadzēs braukt un zakt no citām draudzēm pa Latviju. Viss ir ļoti vienkārši. Un tad, kad tu savā pilsētā esi stiprs, aizbrauc uz citu pilsētu un sāc celt citā vietā atkal jaunu draudzi. Būsim skaidrā prātā, mīļie. Romiešiem 16:17 saka, turieties pa gabalu no tiem, kas izraisa šķelšanos un apgrēcību pret mācību. Kas izraisa šķelšanos? Tieši šādi cilvēki, kuri grib tos pašus vēžus pārlikt citā kulītē. Viņi manipulē ar jums, teiksim, ar draudzes cilvēkiem, ar citu draugu cilvēkiem. Viņš cenšas apburt ar savām garīgajām iedvesmām kaut kādām, apburt tos cilvēkus, bet kas īstenībā cilvēkiem neatnes neko. Ziniet, es esmu pietiekami stiprs mācībā, es šodien varētu iet sev demonstrēt visur. Visur. Pasniegt, ka es esmu tas īstais Dieva vārda mācītājs. Bet zini, kas ir? Es sevi ierobežoju un bremzēju un netaisos nekur iet, jo Dievs man nolicis ir šeit.
Un tad, kad es aiziešu viņu priekšā, es skaidri zinu, ka es neatbildēšu pa Ilmāru draudzi, es neatbildēšu pa luterāņiem. Es neatbildēšu par kādu citu pilsētu, kurā ir kāda baptistu draudze vai vēl kaut kas. Dievs prasīs, ko tu dari ar savām avīm. Un tā ir briesmīga lieta īstenībā, ka es zinu, ka tā atbildība ir tik liela, ka mēs reizēm arī kļūdas pieļaujam. Un zinu, ka mācītājiem būs ļoti grūta tiesa. Tāpēc, ka nekad reiz tev viss izdodās tā, kā tam būtu bijis jābūt. Vēl grib pamācītāju kāds? Tu tur no malas stāvēsi, skatīsies, un Aivars atnāks Jēzus priekšā, ja, un Jēzus teiks, kas tas bija, un es nosvīdis stāvēšu, un tu no malas, jo, labi, ka es neaizgāju pamācītāju. Nē, nopietni, tā ir atbildība, ja tā skatās tā pavisam nopietni. Dieva aicinājums ir pārbaudāms un apliecināms. Kad cilvēkam ir Dieva aicinājums, pats gars to apliecina. Pats gars to apliecina, Dievs to apliecina. Tās ir žēlastības dāvanas, kas dotas cilvēkam, lai palīdzētu, lai celtu, lai attīrītu. Nu, tad nedaudz vēl par šo teicienu, tie paši vēži, tikai citā kulītē. Tas ir kaut kāds viltus jaunums. Cita kulīte, kas tas ir? Tas ir viltus jaunums. Jauna atklāsme, jauna vēsma, jauna vīzija. A, tu zini, kā tur ir. A, tu zini, kā tur notiek. Tā ir jauna, tā ir cita kulīte. Es nezinu, tik interesanti šitā tēma ir. Tu tici, ka šo tēmu Dievs ir devis. Man šī tēma sākās ar to, ka man noskanēja tie paši vēži citā kulītē. Es atcerējos to Daugavpilo teicienu, un es staigāju, un es netiku no viņu vaļā, un es vienkārši sāku meklēt, un tā viņš ir dzimis, un tā viņš radies. Tā tad tiek pasniegta tā, gandrīz vai tā pati mācība, tikai ar jaunu vārdu. Tu pasaki, kas tais kustībās ir savādāks. Pasaki man lūdzu. Vienā kustībā, otrā, trešā. Kas tur ir savādāks? Atnāk tikai Latvijā pazīstama persona kāda, pagrozās un visi, wow! Tas ir tas pats. Viņi to paši runā un bieži vien daudz vājāk nekā tais mazajās draudzēs. Bieži vien tur nekā nav vispār. Šie cilvēki nereti saka, Dievs man sūtīs sākt jaunu darbu. Tu esi dzirdējis? Es dzirdēju tā. Es dzirdēju šito kaut kur šeit Latvijā. Jauna vēsme, jauns darbs, jauns svaidījums, jauns, nezinu, kas vēl. Mācītājs arī jauns varbūt. Galatieši 1:6-7 saka, es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinās Kristus žēlastībā, uz citu evaņģēliju. Un, lai gan cita evaņģēlija nav, ir tikai tāda, kas jūs mulsina. Viņi neved cilvēkus pie Kristus, bet gan no citas draudzes pie sevis. Šī ir formula, kā mantra. Viņi neved cilvēkus pie Kristus, bet no citas draudzes pie sevis. Viņam vienmēr būs, ja tev ir tāds prātā, wow, tas kalpotājs, tas ir, ja es būtu viņa kalpošanā. Visas manas problēmas tiktu atrisinātas. Ja es būtu viņa kalpošanā, tad droši vien es būtu ciedināts krustām uz ķērsām. Mana ģimene sakārtotos. Un tad mēs gribam dzirdēt pravietisku vārdu savai dzīvē no tiem kalpotājiem. Pēc, ka mēs gaidām. Gaidu no Dieva. Man Dievs pravietiskos vārdus runā man, kad es mājās savā pirtiņā lūdzu. Es saņemu atbildes no viņa. Es zinu, ko darīt pēc tam. Tas viss ir tik vienkārši īstenībā. Un šie cilvēki viņu vienkārši nomalda, aizved projām. Viņi neved cilvēkus pie Kristus, bet gan pie sevis. Jā. Tiek izmantotas tās pašas sludināšanas tēmas, tie paši Bībeles panti, pat tās pašas dziesmas, bet ar citu zīmolu. Zīmols. Draudzēm ir zīmols. Un viņi to pašu, tikai citu zīmolu, citu etiķeti. Tas ir kaut kas. Un visi skrien un pēc tam. Ziniet, tas ir tāds menedžments īstenībā šodien kristīgajā pasaulē. Tie menedžeri. Viņi māk ļoti labi Facebookā darboties. Varbūt kāds ir studējis, kā izplatīt, kā tur maksāt, kā visu. Viņi aizsniedz cilvēkus ar to. Tas ir menedžments. Tas nav Dieva spēks. Tās nav izmainītas dzīves. Tas vienkārši menedžments, bizness. Sapulcina cilvēkus ap sevi un viss, un tad ir labi. Vai cilvēku problēmas tādās vidēs tiek atrisinātas vairāk nekā draudzē? Nē. Es taču esmu bijis visādos šitādos. Esmu braucis. Ziniet, brauc viens sludinātājs.
Visi tur skrien. Lielais Dieva spēks, tur raud krīt gar zemi, bļauj un viss, un izmainās, es aizbraucu. Nu, viens otrs supergarīgais tur krīt gar zemi, kliets pārdās, visu ko. Rezultāti es neredzu nekādu tam, es stāvu, man kā pīlē ūdens. Un es no sākuma pirmās reizes es domāju, vai nu es esmu nejūtīgs, negarīgs, vai vēl kaut kas, ar mani nekas nenotiek. Bet tu esi vienkārši patiess. Tu esi vienkārši, tāpēc, ka tur jau nav jānotiek nekam. Tev notiek draudzēm. Un šis īstais garīgums, un vienreiz, kad Koplens atbrauc, pat Koplens atbrauc, ja mēs Koplenu klausījāmies, viņam forši vārdi, viss ir. Viņš Rīgā bija un viņš kalpoja. Un visi tie cilvēki skrien Koplens, kas grib tur, neatceros ko vairs, skrien visus uz priekšu. Visi skrien, un es stāvu, man jau tā pati tā ideja vispār, tā bara skriešana un aicināšana, man viņa jau nepatīk šeit iekšā, es nezinu. Un es stāvu tajā rindā un es saku, Dievs, tāpat kā tu esi tur priekšā, tāpat tu esi šeit pie manis. Un kad es tikai izteicu šitos vārdus, momentā par mani nāca svaidījums ar milzīgāko iepriecu. Es sāku lekt, kliegt, priecāties tādā vietā. Viņi tur visi aizskrēja, bet es neredzēju, ka tur kāds priecātos. Bet man bija par mani nonāca tantu, ka visi skatās uz augšu, ka viens tur nenormāli uzvedās. Ja. Tad tu redzi, tu saproti. Tevi aicina, tevi vilina viss, bet Dievs jau ir, tevi Dievs aizsniedzams. Un bieži runā par Dieva jauno kustību. Bet augļi vienīgie, kas tam ir, tā ir dalīšana. Dabūt cilvēku ārā no tām vidēm, kur viņi ir, lai dabūt klāt tai savai jaunajai kustībai. Nu, būsim skaidrā prātā paklausies. Būsim skaidrā prātā vienkārši. Un ja mums kaut kas tāds ir, ja tev tas šķeļ pusu šodien, mēs lūdzam, lai Dievs ir kā gara zobens, kas atdala dvēseli no miesas, garīgo no miesīgā. Ja tev dusmu uz mani tagad, nedusmojies uz mani. Pastāv Dievu priekšā un pasaka, Dievs, kāpēc man kaitina tas, ko viņš runā? Reāli, jo šīs lietas kaitina. Tāpēc, ka ja tas tev trāpa, tas tev kaitina, tas tev sāp, tas tev nepatīk. Pasaka, ka gara zobens, kad atdala un griež miesīgo, garīgo no miesīgā, tas nesāp. Man ir bijis tā, ka es gribēju izmest pa logu tos mācītājus ārā. Viņš runā un es domāju, ka tā aizvērtos, zini. Tāpēc, ka tas šķeļ puš tev tenī brīdī, viņš tev labo. Tātad jaunā kustība, Jāņa 10:12. Algotnis, kas avis nepieder, bēg, kad nāk redzam vilku. Kad tādi cilvēki, viņi sapulcina ap sevis citus cilvēkus. Tad, kad beigsies viņu kalpošana, vai tur finansiāls krahs, vai kaut kas neizdosies, pateiks vienkārši ej mājās. Kāpēc? Tāpēc, ka nauda tev, tas bija viss, kas viņiem bija vajadzīgs no tevis. Nauda un popularitāte. Bet gans, kur ir ielicis Dievs, ganam var nebūt alga, gans var iet grūtām lietām cauri. Gans var no savas dzīves zaudēt dienas un veselību un visu ko pārējo. Bet gans būs tas, kas gribēs, lai cilvēkiem ir labi, lai viņi aug, lai viņi paēduši, lai viņiem ir garīgā maize. Tā ar to lūk atšķirās. Neļauj sev piemānīt. Sakām vārdam ir kaut kas tā kā gars Bībelē, un viņš jau vecajā derībā brīdināja par tādiem vadītājiem. Ecehēla 34:2 līdz 6. Ecehēla 34:2. Ganītāji ganīja paši sevi. Avis izklīda, jo tām nebija gana. Ganītāji ganīja paši sevi. Viņiem rūpēja tikai tas, kas ap viņiem. Tas ir egocentrisms, rūpes par sevīm, atzinība. Es gribu pateikt, ka tad, kad tu nāc šeit slavē, nekad vispār nedomā par sevīm, aizmirst vispār par sevīm. Pat neģērbies tā, lai piesaistītu uzmanību sev. Es arī te varu lūpas uzkrāsot, matus ietatovēt, nezinu visu ko. Ne, uzacis uztetovēt. Varu pareizi. A, kāpēc nē? Nē. Tad tu teikt, ej, uz blakus māju dzīvot. Tātad viņš jau brīdināja. Timoteja 3:5 brīdina par to, ka tie dievbijīgi ārieni, bet spēku viņi noliedz. Viņi noliedz to iekšējo. Nemeklē, draudzi, jaunumu. Nemeklē. Dievs ir tepat. Viņš ir tepat. Ja cilvēki tepat draudzē piedzīvo dziedināšanu, kas mums ir piedzīvojuši dziedināšanu, tad arī tev tas ir pieejams.
Visiem tas ir pieejams. Viņš ir tepat. Tev nav jāskarien jāmeklē kaut kāds dziedinātājs, kaut kāda jauna kustība. Tur viss būs tas pats. Tu būsi vīlies. Tu aizies un tu būsi vīlies. Tur tas pats ir izrādās. Tur tikai tev kā vēzi mēģina dabūt citā kulītē. Tas ir viss. Visa politika. Tātad, kas tieši uzķerās uz šādiem? Tev interesē? Tātad tu saprati, jā? Pirmais bija sakāvārdu izcelsmu nozīme, pēc tam sargieties no tiem cilvēkiem, kuriem motivācija nepareizi. Tie paši vēži citā kulītē saprat tos principus, bet tādi, kas ir tie, kas uzķerās parasti? Ir viena cilvēka daļa, kas neuzķerās. Es viņus sauku pa uzticamiem cilvēkiem, uzticamie draudzē, kuri var notikt viss, kas apkārt, bet viņi paliek šeit, viņi ir šeit, viņi ir savējie, viņi ir mūsējie, kuriem ir pa savu draudzi prestižs tāds iekšā sirdī, lepnums, viņam ir prieks pa savu draudzi. Kad runā, viņš saka, tā ir mana draudze, un ja kāds smējās, tā ir mana draudze, neaiztiec mana draudze. Viņš nekaunās pa savu draudzi. Viņš necenšas novērt, aizliegt vai kaut kādā veidā izvairīties to. Kas ir pirmais, kā tu domā? Neapmierinātība ar esošo draudzi. Neapmierinātība. Tad, kad tu sēdi tur rindā, kaut kur starp rindām, un tu kurni sevi iekšā, tā ir neapmierinātība. Tu jau esi kandidāts. Cilvēks sāk meklēt ko svaigāku, jo negrib pieņemt disciplīnu vai lūgt, gaidīt un ticēt par izaugsmu. Tas ir darbs. Es taču zinu to, tas ir darbs. Tas ir ļoti bieži sauciens uz Dievu ar asarām, kliedziens. Dievs atbrīvo man no tā, es gribu augt. Tas ir sāpes iekšējas. Tu kā dzemdētāji, tu ej tam cauri, tu lūdz par to, tu saņem gaidi no Dieva. Un tagad atnāk, tu esi tāds neapmierināts, un sēdi, ja te nekas nenotiek un viss. Un tagad parādās kaut kāda zvaigzne, skriešu tur. Tas atrisinās manas problēmas. Neatrisinās. Tu bez tā krusta nekur nevar neko izmainīt. Tāds krusts, kas bija šeit, tas krusts būs arī tur. Un īstenībā slavu Dievam par tādiem mācītājiem, kas skarbi runā Dieva vārdu. Tādu, kāds viņš arī ir. Kas runā uz cilvēkiem par grēku, par to, ka tev nevajadzētu dzīvot tādos mēslos. Dievs ir svēts un mēs esam svēti. Vai viņš mums atveta, ja mēs krītam? Nē. Viņš žēlastību parāda, bet viņš sagaida, ka mēs kaut ko darīsim, augsim. Un parasti, kā apmierinātība atnāk, ka gans pārāk daudz mums kādreiz no draudzes aizgāja cilvēks. Es vienkārši dievkalpojumos zināt par viņu nezināju, ko viņš dara mājās. Es vienkārši runāju, es teicu, pirms tēlo garīgi priesteri, tev vajag varbūt no porno ekrāna nolīst mājās nost, lai cilvēks aplainojas. Viņš saka, sievai, kāpēc tu visu izstāstīji, ko es daru mājās? Sieva izrādās zināja. Es nezinu, varbūt tā bija divu saidē, bet viņš aizgāja no draudzes reāli. Es nezināju neko, kas tur ir. Saprot, cilvēks ir buntā, viņš vienkārši ir neapmierināts. Un ja tu teiktu, Dievs ir žēlastība, viņš tev tā mīl, tu esi tik vājš. Un tā, kad tu krīt grēkā, saki tikai Dievam, ak, Dievs, es atkal pakritu. Es atkal iekritu. Dievs palīdz šķīstī man. Un no jauna, un no jauna, un no jauna, un no jauna, atkal un atkal. Zini, kas tas ir? Smirdīga reliģija. Tā ir reliģija. Tas ir tas, kas nenes izmaiņas cilvēkā. Nekad. Nieka pīpēšana manā dzīvē bija. Nieka pīpēšana liekas. Man bija tā, ka es biju pie grīdas liels vīrs, raudāju Dievu priekšā. Es teicu, Dievs, es nevaru tavu vārdu runāt, ar šito dzīvot un tev kalpot. Man nevajadzēja nevienu mācītāju, man neko nevajadzēja. Dievs atnāca laukos manā necelajā namā un no rīta vienkārši man pārvērt. Tāpēc, ka bija karstums, bija uguns iekšā, bija vēlme. Tu vari braukt, es nezinu, uz to Bēteles draudzi, var braukt uz Hilsongiem, Austrālijā, braukt, kur tu gribi. Ja tev nebūs šī uguns, šī vēlme tikt brīvam no kaut kā, pārmainīt savu dzīvi, lai tu piedzīvotu savā dzīvē to, kā teica Pāvils, apostols Pāvils, ka teica,
Nu vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Viņš tikai nepateica to, ka tas man nāca caur sāpēm, caur pazemojumiem, tas man nāca caur slimībām, tas man nāca caur to, ka man uzbruka un nievāja un nomētāja ar akmeņiem. Tas viss caur to atnāca. Un tikai tur, kad tu esi pie krusta, tikai tur atnāk augšām celšanās spēks. Augšām celšanās spēks neatnāk pie cilvēkiem, kuriem krusts ir kaut kur, un viņi stāv kā pa gabalu, un tas ir priekš viņiem briesmīgs. Nomirt ir briesmīgi. Nē, es labāk dzīvošu. Viņš paklinās un saka, nē, kungs, tas priekš. Tādi cilvēki neko neiemantos. Un tie ir potenciāli, ka viņi vazās aiz deguna, pa visādām kustībām, pa visu, tāpēc, ka viņi negrib maksāt cenu, viņi negrib Dievu klātbūtni meklēt. Jo vairāk būs draudzē Dievu klātbūtnes meklētāji, te būs uguns. Te būs beigās tā, ka cilvēki ienāks pa durvīm, viņi raudās, nožēlos grēkus. No kā tas ir atkarīgs? Tas ir no tevīm un manīm atkarīgs. Meklē tu, meklēšu es, un mēs kopā izraisīsim Dieva eksploziju šajā vietā. Lūk, kur ir patiesība. Nevis ņauda, man te nepatīk, draudzē nav tas, draudzē nav šitas, draudzē nav tas, draudzē nav šitas. Tu jau esi tā draudze. Tad tu paskaties spogulī, pagriez to lielo pirkstu pret sevi un saka, Aivar, tev nav tas, un tev nav šitas, un tev nav tas, un tev nav šitas. Nē? Nē? Tālāk viņi negrib iziet cauri šai garīgai veidošanai, bet meklē ātru risinājumu. Mēs esam tā pieraduši, bankomāts, face control, ka tu telefonu pacel un tev pat pinkods nav jāspiež. Viņš tev ras un viss notiek uzreiz. Es nesen nopirku telefonu un pinkods jāvada iekšā, es nezināju, ka viņam tur tā face control tik labi ir. Un es tur bakstos, es domāju, es viņu izmetīšu, es viņu nopirku, es viņu izmetīšu ārā tūlīt. Un riebēs, un katru reizi visu laiku jābakst ar pirkstu. Izrādās face control ir. Un mēs pierodam pie šiem lietām, ka viss no ātri tagad. Tūlīt momentā. Vai kaut ko momentā notiek. Klik, 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 bankomāta karte, internetā klik, viss jau rīt pie tevis mājās. Nu nav tā garīgās lietas. Nu nav. Brāļi, māsas, tās bieži vien ir sāpes, asaras Dievu meklēšanas, sauciens uz Dievu, kliedziens pēc Dieva. Kas rada Dievam lielāku vērtību, kad viņš redz, kas notiek uz zemes, ka ir cilvēki, kas stāv uz ceļiem, meklē pārvērtības, un viņa acis lūkojas uz viņu un gaida no viņa. Lūk, ko viņš meklē. Nav ātri risinājumi, bet Dieva spēks ir pieejams. Un šie cilvēki, kas negrib iet cauri šādām grūtībām, Jēzus teica, jūs meklējat mani ne tāpēc, ka esat redzējuši zīmes un brīnumus, bet tāpēc, ka esat ēduši maizi un esat paēduši. Mēs atgriezāmies pie Dieva, daudz piedzīvo visu, ko atceries to. Atceries, kā tu pirmās lūkšanas Dievs atbildēja, kā tu tiki vaļā no alkohola, tiki vaļā no smēķēšanas, no netiklības. Atceries, bet tā jau ir ar visu pārējo. Un ja mēs sapratīsim, ka Dievs ir šeit, šajā pašā, mūsu draudzē, mūsu kopienā, tad mums nebūs jāskrien kustības un jāmeklē ārpusē, kur tas lielais Dieva spēks un kur lielais Dieva vīrs atbrauc no ārzemēm. Man ir tāda skepse īstenībā pret šiem ārzemniekiem pēdējā laikā. Man liekas, ka Latvijā ir izauguši daudz spēcīgāk kalpotāji plejādi nekā no ārzemēm. Viņi atbrauc, pagrozās un nekā nav. Nu nav. Un šeit pats sastopoties ar cilvēkiem svaidītiem, es jūtu daudz vairāk un saņemu daudz vairāk. Nākošais. Cilvēki, kur iestrēguši garīgā bērnībā. Tā ir nākamā kategorija. Viņi nav slikti cilvēki. Neapvainojos uz mani, ja tu esi garīgi bērnībā vēl. Tu neesi slikts, bet tā ir garīga bērnība. Kad tu iestrēdz tādā garīgā bērnībā, nav izveidojusies izšķirtspēja, viņi nesaprot. Viņi tic katram cilvēkam. Kā Efezieši 4.14 saka, lai mēs nebūtu vairs kā mazi bērni, kas mētāti, ko mētā viļņi, un zem katra mācību vējš. Un vēl tur vienā tālāk, man liekas, tā raksturvietā, man te nav pierakstīts, bet tālāk bija tā raksturvietā rakstīts, ka pakļaudamies katram mācību vējam. Ir mācību vēji, tu esi dzirdējis? Ir tāda vēsma, draudzē, Latvijā tāda vēsma. Un vēl kāda vēsma. Un bieži vien, kad sanāk kaut kur kopā cilvēki, kad šiem menedžeriem izdodās sapulcināt cilvēkus, un tur tiešām ir kaut kāda Dieva klātbūtne. Zini, kas tur ir? Tu aizbrauc. Viņi tur ir dēļ tevis. Tāpēc, kad atbrauca tādi slāpstoši cilvēki,
Un kopā tā Dieva klātbūtne jūtam. Bet tas pats taču ir draudzē. Ja tu draudzē nenāks ar tādu vienaldzīgu seju uz dievkalpojumiem, gribas pateikt tev, cik tu esi lūdzis par dievkalpojumu, cik tu meklē, cik tu stāv uz ceļiem Dievu priekšā. Gavē kāds šonedēļ. Tas nav normāli. Draudzē vajadzētu būt, ka vismaz šonedēļ kāds būtu gavējis. No tā atnāk Dieva spēks, Dieva klātbūtne. Ja mēs paši gribam izmaiņas uz ceļiem Dieva klātbūtnē, un garīgiem bērniem, viņi to nesaprot. Garīgi bērni baudītāji, viņi steberē pa istabu, paskaties uz maziem bērniem. Viņi staigā jau, viņi nezina, vispār viņam dafeņi viss ir, viņi nesaprot. Ja viņam pateiks, aiziet pāēs, viņš kā? Viņš gaida, ka viņam mamma iebāzīs mutē tur 10 gabalu vai ko. Tie garīgi bērni, viņi nesaprot, viņi nespēja atšķirt. Mums kādreiz bija Ventspilī, ka mēs tikko atgriezāmies. Bija tāds skečs Ventspils dzīvības avotā. Un tur bija pa garīgiem bērniem. Uzvedums tāds, ja? Tā vecākais ticīgais tam mazajam, tas tur tēlo to mazuli. Viņš vecākais ticīgais saka, tur pie kontakta nedrīkst, tur nedrīkst, ja? Un tas mazais bērns, un tikko tas vecākais paiet nos, viņš uzliek tos no mikrofona, šitos bumbuļus divus, pēc tam staigā, ja? Tāds dikti tāds, foršs bija vienkārši galīgs skečs, kas atainoja to. Tādi ir garīgie bērni, viņiem vajag aiziet, pamēģināt, iebāzt mutē kaut ko, kas tur mētājās pa zemi, ja? Un kaut cilvēki neņem, bez tam viņam ir caurē. Un tad viņam pērc tabletes un centies viņu dabūt izdziedināt. Un tādi garīgie bērni, tā ka garīgie vecāki draudzē, rūpēsimies par garīgiem bērniem, par ticīgiem. Viņi ir tavā atbildībā, lai nevēlas būt no garīgā daļa. Kas ir garīgs bērns? Viņš nevēlas būt daļa no garīgās disciplīnas. Kad piekdienās jānāk uz lūkšanām, kas tā ir? Tā ir iekšēja garīgā disciplīna. Iekšējas, vēlreiz saku. Neviens jau tev no ārienes nepiespiedīs. Iekšēji. Un ja cilvēki iekšēji, nevēlās kāds, mājas grupas vadītājs saka, jau davai, pa ko mēs šodien lūksim, vismaz 3 cilvēku vajadzētu. Zini, kā būtu jābūt? Ja tas iekšā ar patriotismu pret draudzi, ja tev rūp, lai mēs ātrāk nopirkt šo ēku, ja tev rūp tas, lai šeit atnāk cilvēki, tu būsi tāds, šodien es gribu. Tikko ir iespēja, es būšu tas, kas to darīs. Tā ir nobrieduši cilvēku attieksmi. Garīgi bērni tāda, skolā atceries kā skolotāji, kurš šodien atbildēs. Un tad atceries to, ja? Visi tur virina, kaut ko mācās, noliek kaut ko, baigi televīja, visi tādi. Baidās acis pacelt. Kāpēc? Tāpēc, ka neviens negrib, lai viņi izsauc. Tāpat ir ar šīm lūkšanām, mīļie. Tu vari velt, ko tu gribi tur. Mācītājs nav tāds, vēl kaut kas tāds. Pārmet visu laiku kaut ko paklausies. Tas vienkārši garīgs bērns. Lūdzu, pieņem to un sāc pieaugt. Un tas arī ir viss. Slavu Dievam. Es šodien atkal beidzu, atkal tev prieks būs. Halleluja. Debes Tēvs. Dod mums būt garīgiem, pieaugušiem, spēcīgiem Kristū, kas ir mīl šo draudzi, kas ir šajā draudzē, kas vēlās būt daļa no šīs draudzes un kas vēlās kalpot šajā draudzē. Un es zinu, Debes Tēvs, ka tev ir plāns pie mums, plāns pie šīs draudzes. Ja tu esi radījis draudzi, tad tā arī ir plāns no mūžības iesākuma. Vienkārši es tev lūdzu, Tēvs, lai katra sirds ir tevis svētīta, veidojās. Debesu Dievs, es nesaku nosodījumu, nav nosodījumu tiem, kas ir Jēzu Kristu, bet es lūdzu, lai tu cel, lai tu vadi, lai tu svētī, lai tu attīri, lai tu aizdedzini, Debes Tēvs, pieskaries. Un ja šie augi kādi šodien, kas ir draudzē, nenes augļus, tad es tev lūdzu nenocert tos, bet apmeslo un aplaist vēl gadu, vēl kādu laiku. Debes Tēvs, ja es gaidu, ka viņi sāks nest augļus, ka pienāks tā diena, kad viņi nesīs augļus, kad viņi būs līderi, kad viņi būs tavs kalpotāji, ka viņi ies un darīs tavus darbus, Debes Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Es tev piesaucu, Dievs varenais, lai tava žēlastība izlejās. Svētī katru. Svētī, Debes Tēvs. Tu esi sagatavojis no mūžības iesākuma plānu katram. Un tāpēc es tev lūdzu, lai tu svētī, lai tu vadi mūžīgajā dzīvībā, mūžīgajā uzvarā. Lai tu vadi pie daudz augļiem.
Jēzus vārdā. Un es Tev pateicos par savu draudzi, par mūsu draudzi. Es Tev pateicos par to, ka mums ir ļoti daudz nobrieduši cilvēki, daudz cilvēku, kurš sevi nodot Tavai kalpošanai, kur atdot sevi Tev, lai Tu viņus lietot. Debes Tēvs, mēs Tevi slavējam un pateicamies Tev. Dievs, ka visus šos gadus, jau visus šos 20 gadus un pat vairāk, Tu esi šeit strādājis, veidojis raksturus. Gadu no gada Tavi kalpi ir veidojušies un kļuvuši par izciliem, debes Tēvs. Es Tevi slavēju par to, ka ir varena augļi mūsu draudzēs. Tevi slavēju un es Tev pateicos. Un es Tev lūdzu, lai Tu pasargā mūs, lai Tu pasargā tos, kas vēl ir bērni, lai Tu pasargā mūs no šīm viltus kustībām, lai Tu pasargā mūs, debes Tēvs. Halleluja! Ka Tu katrā sirdī ieraksti mīlestību pret šo draudzi, jo Tu mājo šajā draudzē. Tā nav mana draudze, tā ir Tava draudze. Un Tu šeit mājo, Tu esi mūsu vidū. Tu esi kā glābējs, kā palīgs. Tu esi, kas vada mūs uz godību, kas virza mūs uz savu slavu. Viss gods un visa pateicība Tev. Svētī katru Tēvs es šodien lūdzu. Svētī, bagātīgi Jēzus vārdā. Halleluja. Amen.